Mīlestības svētku ietvaros, ko rīko Latvijas augstskolas studenti, 26. janvārī iepirkuma centrā Olimpija notika viena no asins ziedošanas akcijām, kuru apmeklēja rekordliels ziedotājs skaits kopā 175, un to starpā bija ieradies viens no šo svētku galvenajiem māksliniekiem DJ Crash. Kā šodien jūs jūtaties, nav bailes? Nē. Un vai šeit pirmā reize, ka jūs nododat, vai jūs mēdzat nodot? Jā, tieši tā pirmā reize nododē. Jā. Bailes nav. Tiešām nav bailes? Nav. Es bišķi pieaudzis puika, jā. Bet, pēc statistikas, kā vismaz esmu noskaidrojis no mediķiem, tad ir tā kā vīriešu kāds pārstāvi vairāk noģības nekā sieviešu kāds pārstāvi. Bet manā, to, ko es esmu redzējis, ir 50-50, gan sieviešu pārstāvi, gan vīriešu pārstāvi. Bet nevajadzēja no pirksta asins, man slikt vēl, ka tā, viņas ir šausmīgs maistiņā asins. Valsts asins donoru centrs rūpējas par saviem pacientiem arī pēc asins nodošanas, izsniedzot tā sauktās donoru brokastis. Tur ir auzu cepumi, krekeri, pēc tam minerālu ūdens, vafeles ir. Pirms nodošanas nevajag daudz ko, neko direkt nedrīkstējis, bet pēc nodošanas obligāti jāpaēd, riktīgi. Ko grib, to cilvēks varēs. Gulēt gribēs nedaudz, bet varbūt tāpēc, ka neesmu izgulējies. Bet tā vēl lieliem es ļoti forši vispār. Tiem cilvēkiem, kuri nomāk kādas šaubas vai vēl, tas nav iemesls no kaut kā baidīties. Teiksim, kad skolā ir kontroldārs, tad bailes ir tas lielāks un pamatotāks. Tas ļoti labi. Neskaidrot šo ziedošanas reizi, mums vēl ir paredzēts nākamnedēļ jau atkal valsts asins donoru centrā un Mežēlā RTU. Pēdējā asins ziedošana būs BSA 8. februārī. Ātrajiem randiņiem jums tā akcija, kas pietāja? Jā, tāda ir mums viena no tām akcijām. Atsaucība ir ļoti liela. Neko sīkāk nestāstīšu, bet ir tuvu pie 100 cilvēkiem. Tā kā es varu teikt, atsaucība ir ļoti liela. Kā tas viss norisināsies un būs tālāk, sekojot mūsu mājaslapā mīlestības-svētki.lv. Un kāda ir tā statistika? Vairāk puišu vai meitenes piesaistās? Es ieteiktu vairāk puišiem pieteikties, jo šobrīd ļoti dominē meitenes. Varētu teikt 1:4 tā attiecība ir, tā kā gaidām vēl vairāk puišu pieteikumus, lai meitenēm interesantāk. Izveidojās varbūt kādas ļoti romantiskas attiecības.